Šodien gribu parādīt vienu mašīnu, ko esmu dabūjis. Un tā ir Nissan Micra. Jā, reāli es nekad nebūtu domājis, ka es braukāšu ar Nissan Micru. Bet tad, kad es viņu paņēmu, es vienkārši no sākuma paskatījos, tas ir Nissans. Pēc tam, pēc pāris dienām braukšanas, tikai paskatījos aizmugurē uz bagāžnieku, ka rakstīts Micra. Reāli nebiju iedomājies, ka Nissan Micra varētu izskatīties tā. Nu, no priekšas nav sūdīgs, ne? Tas tīri normāls. No sāniem arī it kā ok, bet tad, kad tu paskaties uz aizmugurējo daļu, viņa kaut kas nav, varbūt viņu vajadzēja kaut kā savādāk uztaisīt, nezinu. Neesmu dizainers, bet liekas, ka priekšas daļa izskatās tāda, tad pat agresīva nedaudz, priekš tādas mazas mašīnas. Bet, kad pāriet uz aizmugurējā daļa, viņa tāda, liekas, ka viņi te taisīšu, tipa, būs kaut kāds tur Nissans vēl, nezinu kas, un tad viņi domā, nē, būs Nissan Micra, viss nogriež uzreiz dirs nost, un kaut kā tā izskatās, jo liekas, ka pie priekšas viņi ir vairāk piedomājuši, un pie aizmugurs tā kaut kā nav pabeigta. Tā liekas, nezinu, tas mans viedoklis reāli. Ja paskatās tīri no aizmuguras, arī nav sūdīgi. Nedaudz kaut kas tā kā Nissan Juke, super mazā versija arī. Šitās te ručkas ir paņemtas no Nissan Juke. Es domāju arī, ka daudzas pārējās daļas ir no iepriekšējiem Nissaniem, bet Micra man reāli asociējās ar priekšējām lampām apaļām un tāda visa apaļās formās, bet te jau tādas smukas asas formas. Šitais ir 2018. Gada modelis. Un nav sūdīgs, tā krāsa arī baigi labā ir. Viņam, cik es esmu redzējis, ir vairākas krāsas. Šitāda tipa. Šitā ir zila tāda tā kā dziļa metālika, un saulē rekā viņa maina to krāsojumu no gaišāku uz tumšāku, reāli smuki izskatās. Ir zaļganīga, arī smuka krāsa īstenībā, un ir sarkana. Nezinu, varbūt vēl kaut kādas krāsas ir, bet es esmu apskatījis tikai tos 3 variantus es redzējis. Te mums ir reāli plasmas, ritīgi parasta plasmasa ručka. Un šitā te mums ir dienas gaitas lukturi, diodas baltās, diezgan smuki, ir miglinieki. Šitais mums ir zīmīte, ir zem kaut kāda plasmasa. Šitais viss arī plasmas, bet diezgan smuki, viņš ir melnais glancētais plasmas. Un 15 ripuļi, parasti plasmasas poguļi, viņus varēja uztaisīt glancētas, varētu varbūt labāk izstīties, un šitās ručkas arī, nezinu, varbūt tās kaut kādā labākā komplektācijā, varbūt tas arī viss ir tā. Bet, rekā mēs iesēžamies iekšā. Šitais man traucē, bet es reāli esmu 2-metrīgs lambzaks. Un kāpēc tā notiek? Tāpēc, kad es it kā varētu pabīdīties uz aizmuguri, bet aizmugurē man sēž sīkais. Un, kur manuālās kruķilkas, un sīkajam te reāli, tā vien ir kā vietas aiz maniem. Tas ir, man beņķis ir atbīdīts tā, lai arī man būtu diezgan, daudz maz ērti. Bet, rekā viss te ir nospārdīts. Tā kā, kaut kā tā. Ja es sēžu priekšā un aizmugurē jāsēž vēl kādam, tad ir sūdīgi. Manā gadījumā labi, ka man tur sēž sīkais. Ja tur sēdētu pieaugušais, tad diezko ērti viņam tur nebūtu. Un man visu laiku no šitās mašīnas ir jākāp mēram šitā. Es atveru durvis un skaties, kur man viss te ceļgali daudzās. Tad es daru tā, kad es, kā lai tā parāda, es pieķeros pie šeienes un šitā tenes apmēram izkāpju ārā. Iekšā iekāpt vēl daudz maz normāli var kaut kā tā, un tad es lieku kāju šitā, un tā atslēgu daudzu. Kaut kā tā man tā iesēšanās notiek. Pašā sākumā, kad es iekāpu viņā iekšā, kad jau es viņā iekāpu, izskatījās diezgan ok. Ja paskatās uz šitajiem gaisa ventilatoriem tur iekšā, tāds kā honeycomb, es nezinu kāds latviski. Un tie gaisa ventilatori, tādi smuki arī, tāds glancēts viss. Bet šitie ir tupa plasmasi, tāpatās kā arī šitais. Liekas, ka būtu aluminijs, bet nē, tas ir plasmas.
Tāpat arī paskatīties uz kloķi. Nu, parasts. Reāli nekādas apdares, nekā tupa parasts kloķis. Un arī šitais mums ir plasmas, te ir reāli cūku kūts, jo braucam ar šo mašīnu nedēļu. Un mēs esam 3 pieaugušie. Aizmugurē tur ir viens sēž, un tad ir sīkais. Un te ir viss nospārdīts, kaut gan es pasēdēju šitajā beņķī un ir diezgan labi. Vienīgais mīnus, varbūt, ko es tagad uzreiz nepateicu, tas, kad, tas ir it kā acīm redzami, kad stūra ir bardačukā. Tas ir vienīgais šī modeļa mīnus, bet šīs mašīnas ir nopērkamas ar pareizajām stūrēm, protams. Maģītis, es nezinu īstenībā, kā ir kaut kādām dārgākām komplektācijām, vai viņām nāk lielais ekrāns vai nenāk, bet manā gadījumā ir šāds te ekrāns. Ir augsts, kā redzams, ir radio, ir Bluetooth pieslēdzās. Un, šitais, viņš tāds stingrs, te viss tā liekas čotka. Maģīt tā tīri, ok. Šitās kruķilkas sākumā, kamēr tu viņus nebaksti, arī izskatās, ka ir ok, bet tad, kad tu viņām pieskaries, var just to, pat viņu var saspiest, to lēto plasmasu. Viņš, jūtams. Šito te viņu ir uztaisījuši arī diezgan liekas, kad zolīdi, tāds labs elements, mīksts, tā kā, kaut kāds dermantīns tas varētu būt. Un es domāju, ka koptuņu arī nav īsti problēmas, tāpēc, ka, tas ir dermantīns, tur tas nav nekāds, tā nav nekāda drēbe, arī šitajā pusē viņš ir eksistē. Un, tas liekas tādu labu dizainu taisa. Tāpatās kā arī šī te daļa. Tīri, ok, man patīk. Ja viņa būtu lielāka mašīna, es domāju, pat nebūtu sūdīgs variants. Bet nedaudz tā lētuma piegarša ir jūtama. Šitās, pieņemsim, daļas ir arī apšūtas ar kaut kādu, it kā āda, bet es nedomāju, ka viņi tā āda būs izmantojuši. Te mums ir kaut kāds padziļinājums, kur var samest visu kaut ko. Tur bieži arī man tiek samesti telefoni. Augsts ir šeit, USB ir te. USB arī ir. Viss te ir ritīgs plasmas. Tā kā reāli mašīna iekšā, nav baigi labā, bet nav arī baigi sūdīgā. Man patīk stūri. Stūri reāli izstās forši. Ja tikai būtu vēl te kontrolas kaut kādas telefonam un, ja būtu vairāk podziņu stūras, būtu superīgi. Šitā daļa ir ritīgi krūta, tā kā griežās līkumā. Tā izslēdz mašīnu. Starp citu, elektriskais stūrs pastiprinātājs. Ar vienu pirkstu gluži uz vietas nevar pagrozīt, bet ir ļoti viegla. Šī daļa ir ritīgi forša, tā kā līkumā uzbrauc ritīgi forša, viņš tā paņem stūrēt. Maza taurīte, diezgan tāda, nezinu, patīkama, cik es redzēju, bez svīst reāli kā cūku ritīgi karsti ir jātur loks, kas ir šajā pusē, viņš starp citu ir elektriskais. Šeit un pasažierim aizmugurē, kā redzējāt, ir manuālās kruķilkas. Un aizslēgt, atslēgt, un te ir vēl kaut kāda zagluška. Tātad atkal kaut kādai komplektācijai te kaut kas vēl noteikti nāks. Spoguļi ir elektriskie, tas ir diezgan labi. Šitā atvēršanas mehānisms, atvēršanas ručka ir reāli parasts plasmas. Tas arī to lētumu nedaudz rāda. Ja pieņemsim paskatās tīri uz šitajiem elementiem, kas ir tur maģītis un tur šitās te kruķilkas, plus vēl tie ventilatori un šī daļa, stūra, tā, kamēr netausta, reāli diezgan superīgi izskatās. Bet tad, kad tu, stūri ir diezgan ok. Bet tad, kad tu sāc visam piedurties, kur plasmas, te ir kaut kāda, labi, ka te iedara ēbīte. Roku it kā var normāli uzlikt. Man samērā tievas tās rokas ir, tad man vēl normāli te viņas lien. Ir kaut kādas podziņas, lai
lai pie viņām tiktu, pie šitajām, nu man nāksies bīdīt ceļgalu. Un te atkal man atdurās, tā kā invalīdam te jāsēž. Atveram motoru pārsegu, atveram benzīna lūciņu. Benzīna lūciņa, kā jau varbūt daudz zina, daudzi varbūt nezina. Ja tu nezini, tā kā šajā gadījumā es nezināju, kurā pusē man ir bāka, tāpēc, ka mašīna ir tikko paņemta un man nav ne jausmas, kurā pusē bāka, es nemaz neskatījos. Tad šeit ir norādīta ar bultiņu, kad kreisajā pusē mums ir bāka. Rādās 6,4, tas ir kombinētais. Mēs esam 3 pieaugušie un viens bērns, plus vēl aizmugurē kaut kāda bagāža mums tur mētājās. Un brauc kā gribi, pa lielam 6,4 rādās. Cik es skatījos pēc kaut kādiem datiem, pēc oriģinālā Nissan mājaslapas datiem, bija kombinētais rādīja, ka ir 6,1 tieši šitam dzinājumam, kurš ir 52 zirgi laikam, 70 kW, 74 kW, kaut kas tam līdzīgs, nu, karoči, nekad daudz. Un vienā momentā no kalna pevējiem es reāli dabūju 6,3. Te var redzēt, arī trūkst mums kaut kādas pogas, Antaņa zina, kādai pogai tur būtu jābūt. Šī te mums norāda, ja precīzāk vairs nenorāda, te var kruķīt visus datus, parametrus un visu pārējo. Nu, es atstāju šito, lai redzētu, cik man ir tur tas patēriņš uz 100, tīri tā intereses pēc. Ar šito mēs tur trekšanu atslēdzam, un starp citu viņam ir distances kontrole. Sāk ņaudēt, tad, kad tu piebrauc pārāk tuvu kādam. Ir līniju kontrole, nu, tad, tā kā joslu kontrole. Un stūri reāli sāk vibrēt tā kā vecs telefons. Rītīgi viņa. Pilnīgi, nu, tikko kā tu bišķiņ pagriez, nu, ne bišķiņ, bet tikko kā tu pagriezies nedaudz vairāk otrā joslā, kā viņš redz to līniju, tā visu viņa ritīgi, tā kā vecs telefons sāk vibrēt. ISOFIX mums te ir iekšā arī parādīts sīkajiem, arī te var beņķi nolikt, aizmugurē var beņķi nolikt, un vēl abos beņķos, abās daļās var nolikt krēslus. Un arī priekšā. Pie stūras var sīko pielikt? Nē, pie stūras sīko nepieliks. Sūdīgi. Īstenībā vajadzētu apskatīties kāds motors. Es reāli neesmu skatījis motoru, tāpēc atvēršu motoru pārsegu. Tu viņu palūrēsim, kāds izskatās tas motors. Kāds izskatās 0,9, es reāli neesmu redzējis tik mazs motors. Akumulators ir lielāks par viņu. Tā. 3 cilindri un 0,9 maziņš gaisa filtrs. Te kāds ir aķīts un kāds ir motors. Reāli super maz. Super maziņš. Reāli. Jā, tagad viņu neaizvērt. Ar varu, varbūt tā kā visām jaunajām mašīnām. Jep, tas viss notiek ar varu. Tā, nu, tad jāpastāst tas bagāžnieks. Reāli, bišķiņ džūku uzsit, super mini džūks. Nu, kā varētu parādīt, cik te ir vietas? Pa lielam, nu, 2 lidostas koferus te varētu ielikt. Cik te ir litri, nezinu, neslējas ūdeni iekšā, nav nejausmas, cik tur ir litri. Nu, kāda mums vēl tāds plauktiņš kaut kāds te daudz maz nosedz. Šitie te vēl ir atmetami. Te kaut ko vēl var parādīt enkurs. Kuģi var pienkurēt, laikam. Šitie abi 2 beņķi vēl ir atmetamie. Tā kā paskaties. Var mēbeles no IKEA vadāt mājās. Nu, un aizmugurējā rinda, kā aizmugurējā rinda. Plasmas, tepat nekas nav apšūts, te ir plasmas child lock safety. Kruķilkas, kā jau es rādīju, plasmaša šitie sūdi, nu, viss beņķis ir nojāts ritīgi, jo sīkais te ar kājām. Nu, un tur vienam pieaugušajam vēl vieta.
ņemot vērā to, ka pieaugušais nav garš. Un priekšējais pieaugušais ir garš. Re, te, nu pieņemsim, ja es tagad iesaistos, nu bļā, viens atkal jāsēž tā kā kaut kādā formulā. Kaut kā šitā, nu re. Nu re, es esmu iekšā. Kaut kā tā priekšējais man sēž klēpī. Tas ir pie nosacījuma, ka man ir 2 metri un reāli. Nu, šitā. Diezgan ērti. Un tad pēc tam var iznākt ārā ar kakla krampiem. Un priekšā aiz tāda paša. Priekšā, ja es iesēžos priekšā, jau es varu iesēsties kā cilvēks. Nu, te jau es sēžu. Ceļgals tomēr tāpatās durās, tātad sanāk, ja es sēžu aiz sevīm, tātad es sev sēžu klēpī. Nu, un šī te pa lielam man traucē stūra sēdēt normāli. Ja tur man viens nesēž aizmugurē, tad es, protams, viņu varu atbīdīt līdz pašam galam. Un es varu sēdēt tīri normāli. Nu, mašīna, kā jau es teicu, reāli ir cūku kūts. Braukājam nedēļu. Un ar nedēļas braukāšanu reāli viņai ir piedirsta normāli. Tā pa lielam šitās mašīnas, es skatījos, sākās ar 12,600, man liekas, jauna. Nu, nezinu, vai 12,600 ir daudz vai nav daudz, bet es noteikti pa tādu naudu nepirktu. Man bišķiņ pietrūkst tas, ka te tomēr ir tie lētie plasmasi. Tā mašīna, jā, tā mašīna nav nekāda tur eksplozīvā, nekas tur baigais, tur Mercedes vai tur BMWs vai Auģis kāds jaunais. Bet, nu, nezinu, kaut kā varbūt varēja bišķiņ tos apdares materiālus savādākus. Bet tā pa lielam mašīna nav sūdīga. Nu, es godīgi saku, man viņa tīri patīk. Es ar tādu nevarētu ikdienā braukāt, tāpēc, ka man reāli viņā nav vērti. Un trūkst daudzas funkcijas. Bet priekš šitādas mazas mašīnītes, un kam patīk mazas mašīnas, man liekas, ir ok. Te mums ir atlausts jau viss, izkritis ārā. Un šitie te mums ir saules sargi, bet es vienreiz pamēģināju pa šoseju braucot nolaist saules sargu. Nu, ir diezgan stulba sajūta tas, ka viņš tev aizsedz vienā momentā pilnīgi visu stiklu. Un tu reāli neko neredzi. Un to momentu, kamēr taisi viņu tā kā ciet, nu, ir moments, kad tu neredzi ceļu. Tad tev tas ir jāizdara ļoti ātri, kaut kā tā. Nu, pa lielam man reāli ir karsti, un es jau vairs nevaru nosēdēt tajā mašīnā. Varbūt varētu vēl kaut ko izstāstīt, bet es reāli gribu iet peldēties. Ļoti labs ūdens, tāpēc es noteikti beigšu dzīt suņa murgus un iešu peldēties. Par mašīnu es teikšu tā. Diezgan labs auto. Nav sūdīgs. Mūs ir izvadājis tagad nedēļu ļoti pa visādām vietām un reāli pa bezceļiem mašīna ir netīra. Mašīna ir nocūkota. Es esmu reāli testējis braukt pa visādiem sūdiem. Un mašīna tiešām iet ar savu mazo motorīti. Tā kā es teiktu, jaunajai Mikrai laiks.